Vārds Rīgas mēram. Mēs esam jau kopš vakardienas apkopojuši jautājumus Rīgas mēram. Labrīt! Labrīt! Mēs kopš vakardienas esam arī diskutējuši ar tevi. Jā, mēs vispār no nedēļas nogalas jau diskutējam. Diskusijai ļoti labvēlīgs rezultāts. Turpiniet tad. Jā, es domāju, ka te mēs varēsim izrunāties vēl arī par tām praktiskām lietām, bet es gribēju sākt ar jautājumu, kas, ne tikai par Rīgu runājot, bet politiski ir arī lielākā daļa no tiem, ko mūsu klausītāji uzdod par to, ka būs referendums par krievu valodu. Vai nav tā, ka tagad jūtot to spriedzi, ir vakar 3 valdošās partijas ir izplatījuši, plus Zaļie zemnieki arī aicinājumu iet uz referendumu balsot pret, un šī parakstu savākšana ir radījusi, nepārprotamu spriedzi, ka atkal ir tā dalīšanās latviešu-krievi. Es pareizāk to definētu, tas neradies spriedzi, tas vienkārši parādīja to, kāda spriedzi ir. Tie cilvēki, kas paraksties, viņiem tas nav, piemēram, jauna attieksme vai kāds cits viedoklis. Cilvēkiem bija slikta un negatīva attieksme pret nacionālo politiku jau gadiem ilgi. Un vienkārši šīs parakstīšanas iespējas deva cilvēkiem instrumentu, kā savu attieksmē izpaust. Vienkārši citas iespējas nebija. Un nav tā, ka cilvēkiem bija, sagrozies viedoklis, viņi aizgāja, viņi parakstījās. Nē. Tas ir to, par ko cilvēki runā, ko cilvēki domā, bet viņam bija iespēja tagad to kaut kādu veidu apliecināt, tieši piedaloties parakstu vākšanā. Un ir sanācis tā, ka par šo gadu mums bija referenduma mēģinājums vasarā, pēc tam mums bija tas valdības veidošanas process, kas tomēr ļoti aktīvi tas process gāja, tad tika apspriests tādas lietas, ka latviska valdība ir labāka nekā citas valdības, un rezultātam bija paņemts politisks spēks, kas nav īpaši rusofils pēc savas būtības, un cilvēki viņu jūtas aizvainoti. Un tie cilvēki, kas aizgāja parakstīties, tā, ko es varu, secināt, komunicēt pietiekoši daudz ar saviem atbalstītiem, ar citiem cilvēkiem, kas paraksties. Neviens no viņiem pārsvarā nedomā, ka latviešu valodai kaut kas varētu draudēt, jo visi ļoti skaidri saprot, ka latviešu valoda paliks arī viena valsts valoda, vienīga valsts valoda. Jo, tīri pat matemātiski un tīri racionāli skatoties uz lietām, ir skaidrs, ka ne tikai šis referendums, neviens referendums Latvijā nekad nesavāks 800,000 balsu par. Bet tas jūsu apgalvojums par to, ka parakstīšanās nav par krievu valodu, arī man un, piemēram, arī valsts prezidentam Andram Bērziņam joprojām nav saprotams tā argumentācija, ka parakstīties, bet tomēr nedomāt, ka par. Es to lieliski saprotu, bet cilvēkiem tieši konkrēti no 1. novembra līdz 1. decembrim, kad situācija bija pietiekoši pēc visiem notikumiem, nevis saspringta, bet tāda nervoza. Tas bija vienīgais variants, kāda veida paust savu attieksmi. Viņi to izmantoja. Viņi izmantoja to demokratisku instrumentu, ļoti skaidri saprotot, ka valsts valoda paliks tikai viena, latviešu valoda. Atkārtošu vēlreiz, neviens referendums dotajā brīdī Latvijā nekādu mūžu nesavāks 800 balss par kaut ko, ne par vienu ideju. Ne par vienu. Bet cilvēki tad veida vienkārši grib parādīt. Mēs esam šeit, pret mums attieksme nevis no latviešiem, bet no valdošiem politiķiem. Tā ir arī milzīga atšķirība. Latvieši, diemžēl, bieži vien uztver to, ka cilvēki no šīs puses vēršas pret valdību, viņi to uztver, ka viņi vērš arī pret latviešiem. Tā nav. Bet tie cilvēki, kas paraksties, viņi grib vienkārši parādīt, mēs esam šeit, attieksme pret mums nav taisnīga, tas ir vienīgais instruments, kā mēs varam to izdarīt. Jā, es gribu oponēt, varbūt, ka es dzīvoju kaut kādā citādākā sabiedrībā, bet man šķiet, ka tomēr tā spriedze ir radusies, kaut vai viens piemērs, un viens kolēģis no LNT arī norādīja, ka bērni paņem lēlus mājās un saliek 2 rindiņās, šeit būs krievi, šeit būs latvieši, un es domāju, ja tagad būtu parakstu vākšana par latviešu valodu kā vienīgo valodu krievu skolās, es domāju, ka tad arī tie rezultāti būtu pavisam citādāk nekā tad, kad bija pagājušajā pavasarī. Tieši tā. Ja nebūtu arī vasarā tas referenduma mēģinājums, arī šim referenduma mēģinājumam ar krievu valodu būtu visdrīzāk citi rezultāti. Protams, tas ir saistīts. Protams, toreiz bija palaists process, kas ietekmēja notikumus arī tagad, pēc pusgada. Tas ir absolūti skaidrs, bet šī neradies spriedze. Šo spriedze vienkārši tas parādīja, kas ir tā attieksme. Un tas ir no vienas puses ir slikti, kad bērni daudz savus lēlas krievos un latviešos. Bet no otras puses, manuprāt, tas ir uz dotu brīdi ir tā vienreizēja iespēja. Mēs redzam, ka mums reāli ir problēmas. Tas viss ir noticis, jā.
Daudzi, teiksim, kas aizgāja parakstīties, parādījās attieksme no valdošiem politiķiem, arī bija, teiksim, tā dažreiz neapdomīgi izteicieni. Bet tagad mēs varam visu to redzot, ka problēma ir, tomēr apsēsties un sāk domāt, ko mēs darīsim tālāk. Ja mums kas ir jāizdara? Mums ir Latvija. Mums ir latviešu tauta un ir absolūti skaidrs, ka latviešiem ir jānosargā latviešu valodu. Labi. Kā to izdarīt tā, lai krievi, kas te dzīvo, krieviski runājuši, tam palīdzētu un nevis ar to cīnītos? Tas ir tas galvenais jautājums. Un pēc referenduma, ja mēs otrajā dienā pēc referenduma nesāksim par to domāt un nesāksim arī plānot, kā mēs rīkosimies, tad tas nozīmē, ka pēc 4 gadiem būs vēl kaut kas referendums. Vai no vienas vai no otras puses, vai pēc gada. Tik tā par diskusiju par krievu valodu. Jā, es atgādināšu, ka pie mums ciemos Nils Ušakovs, Rīgas pilsētas mērs, un ar viņu sarunājās Zana Peneze, mana kolēģe. 101. Dzīvo šeit. Un mēs ar Rīgas mēru arī, kā jau minēju, nedēļas nogalē sākām diskusiju, un diskusija ir ievirzījusies arī jaunās slidēs un jaunā rezultātā. Mēs runājam par to, kā tad īsti varētu velosipēdus pārvadāt Rīgas sabiedriskajā transportā. Tad atrasts vēl jauns risinājums. Man pozīcija ir sekojoša. Ļaut pārvadāt iekšā nav pareizi. Ja mēs nekad nevaram prognozēt laika apstākļus, cik daudz ir pasažieru iekšā, un ir ļoti daudz iespējams situāciju, kad velosipēds iekšā var apdraudēt vispār pasažieru, teiksim tā, labu sajūtu. Un ļaut šofērim, teiksim, subjektīvi lemt. Šoreiz es laidīšu cilvēku ar velosipēdā, šoreiz nelaidīšu, mēs to nevaram. Tas nav vienkārši noteikumi. Līdz ar to vienīgais tehniskas risinājums ir tomēr iet pa to ceļu, kas ir Skandināvijā. Tas ir pielikt ārējas iekārtas vai no priekšpus, vai no vai aizmugurē, kur tas varētu... Āķis, tas ir apmēram tie āķi, rāgi, jā. Kur varētu vienu vai teoretiski divretiņus piekabināt. Šis risinājums tehnisks ir dots uzdevums tagad to atrast, jo tas nebūs viegli, jo mums trolejbusu, tramvāju, autobusu modeli ir visdažādi. Un būs skaidrs, ka būs trolejbus, kur mēs nekad nevarēsim to pielikt. Es tev uzreiz varu tā citiem pateikt šaubos, ka būs iespējams, teiksim, pielikt to klāt pie tiem trolejbusiem, kur aizmugurē ir tie dizeļi vēl iekarts. Bet pēc iespējas lielākam transporta līdzekļu vienību skaitam to mēs pieliksim. Un attiecīgi cilvēkam būs iespējams, ja viņam ir salūzis velosipēds, vai viņš ir noguris vēl kaut kās, tad viņš vai ar pirmo autobusu, vai ar otro, vai vēl pagaidot, tomēr to piekabināt un aizbraukt, samaksājot par otru biļeti, kas ir arī pilnīgi godīgi, jā. Diez vai cenu lielāku par tiem 50-70 centīmiem un aizbraukt uz māju, vai kur viņam vajag. Jā, tad būs jāpiemaksā par to, ka tu tas ir loģiski, jā, ja tu, teiksim, mēd velosipēdu, tad par to ir jāpiemaksā. Tāpat, ka par lielu bagāžu, par jebko, kas ir vairāk nekā ir atļauts noteikums, par to ir jāpiemaksā. Vēl viens jautājums no klausītājiem par to, vai ir attaisnojusi sevi tā sadarbība ar privātajiem bērnu dārziem. Patreiz ļoti labi, jo ap 1000 ģimeni jau saņemtas pabals 93 lati, un es domāju, ka šiem cilvēkiem tas ir būtiski, un sistēma jau ir atstrādāta, vienkārši, ja ir bērns un ja ir līgums ar privātu bērnu dārzu, kuru bērns apmeklē, tad lūdzu nāciet pat aizsnu uz Rīgas domas izglītības departamentu un kartēt to sadarbības trīspusēju līgumu, lai saņemtu 93 latus. Runājot par citu daļu no tā sadarbības, tas ir par vietam, ko mēs izpirkam. Mēs gaidīsim un palaidīsim jaunu konkursu un plānojam piepirkt vēl vietas. Vēl ir jautājums arī par Dienvidu tiltu, vai tuvākajā laikā ir plānoti kādi darbi? Patreiz kas ir noticis? Jauns konkurss. Konkursa notikums ir pateikts, ka būvniekiem ir jāpiesaist pašiem finansējums, attiecīgi to aizņemties. Konkursā vēl nav beidzies. Kad attiecīgi konkurss beigsies, tad mēs izvēlēsim vislabāko rezultātu, bet gribat atgādināt, ka domas lēmumā bija arī pateikts, ka tilts nevar būt dārgāks par to no paša sākuma plānot cenu 17,5 miljonu. Līdz ar to, ja ir dārgāks piedāvājums, tad mēs vienkārši mums nav tiesība tādu līgumu pat noslēgt. Bet otrais, uz ko mēs ceram un ko mēs gaidām, ka mums izdosies vienoties ar finanšu ministru, un finanšu ministra atļaus Rīgas domu aizņemties. Un ja Rīgas doma aizņemsies naudu, nevis privātie būvnieki, tad tas likums būs attiecīgi zemāks. Un tad attiecīgi izmaksas arī būs mazākas. Radio 101 studijā Rīgas mērs Nils Ušakovs. Turpināsim pēc brīža sarunu arī saistībā ar to, vai rīdziniekus, kā manāmi, ietekmēs Latvijas Krājbankas likvidēšana. Zane.
Radio 101. Nu, lūk, Zana, lūk, Edvards, lūk, arī Nils un arī klausītājs. Klausītājs, starp citu, redz, te ir sasūtījis jautājumu par Rīgas ielu rakšanu un par bedrēm, kas veidojas pēc tiem remontiem, kuri notiek kaut kur pilsētā. Tā ideja tāda, vai nevar ieviest, jautā klausītājs, kādu orgānu, kas tos darbus kontrolē, sevišķi pēc tiem remontdarbiem. Nu, ka, teiksim, kaut kāds vats vai ūdens vats tur ir ierakts, atbrauc brigāde, piebradā asfaltiņu un pēc mēneša tēlēni izsakoties atkal tur uz brauktuvis ir. Nu, tā ir trakamā ar šiem remontdarbiem. Tā ir tā problēma, ka ja visas komunikācijas būtu tikai Rīgas pašvaldībai, mēs teoretiski vēl kaut kādā veidā varētu prognozēt, jo pat tas būtu grūti, jo viena lieta ir, piemēram, ūdens saimniecība, otra lieta ir satiksmes iela saimniecība, un tur visu salikt kopā plus vēl siltums. Ir jau grūti, bet ir jādomā par to, ka vēl ir Latvenergo valsts uzņēmums, ir vēl Lattelekoms ar visam komunikācijām, un tur kaut kāda veida saprognozēt uz dotu brīdi ir, diemžēl, mēs esam jau mēģinājuši sistēmu ievest, nav reāli. Ir mēģinājumi, tomēr, ja teiksim, mēs plānojam kaut kādu lielu ielas remontu, pateikt visiem pārējiem uzņēmumiem, lūk, biedri, mums šeit notiks remonts, vai es negribu, bet tomēr pirms remonta viss, kas jums ir plānots salikt. Bieži vien ir atbilde, ja mēs plānojam tur mainīt komunikāciju, bet mums ir iebudžetēts, tas ir tikai pēc 2 gadiem, vai pēc gada, atvainojiet, pēc gada. Pēc padomu laikiem. Mums tiesiski nav, valsts uzņēmums, pašvaldības departaments, un ja valsts uzņēmumu ņemot vērā visu, teiksim, tur budžeta nianses ir saplānots rekomentēt komunikāciju tieši šajā rajonā tieši pēc 2 gadiem, tad nozīmē, ka mēs vai remontēsim arī tad ielu pēc 2 gadiem, vai remontēsim tagad, bet pēc 2 gadiem tur kaut ko izrūks. Man liekas, ka tur ir nepieciešama kaut kāda cilvēciska sarunāšana. Mēģinām, bet ne par kādu bedri var cilvēciski sarunāties, diemžēl. Viens no klausītājiem arī raksta, ka pēdējos laikos Rīgā tiek aizbūvēti stadioni, VF stadions, Velotreks, Mars un citi, vai ir domāts arī par kaut kādu otrādu virzību, ka varētu būvēt jaunus stadionus? Tie objekti, kas ir nosaukti, nav pašvaldībai piederoši objekti, līdz ar to mums nav iespēja to vai renovēt vai nerenovēt, bet notiek, piemēram, tieši tagad Bolderā pie vienam no skolam tiek būvēts liels komplekss, atvērtais. Visi celiņiem sportam, skriešanai, basketbola laukam, es nemaldos, tā arī ir plānots skateboardistiem otrajam posmam sabūvēt attiecīgas iekarts, tāda veida liels sporta kompleks arī ir plānots Vecmelgrāvi, pie skolām tiek likti tie futbola laukumi, mini-piči tā saucamie, ar apgaismojumu, ar visiem apžogojumiem, un to mēs darām, bet mums ir pieeja, ka mēs to darām tieši pie skolām, jo katrai skolai ir saimnieks, attiecīgi direktors. Un tas nozīmē, par katru tādu sporta laukumu ir viena atbildīga persona, no kuras tu var prasīt. Lai tas viss ir pieskaitīts, lai viss ir saremontēts, ja kaut kas ir salauzts, tad lai laicīgi paziņot, lai to varētu saremontēt, un tad ir mūsu pieeja. Mēs to tuvākais gados liksim tieši pie skolām, jo tur ir cilvēks, kas to ir atbildīgs par to apsaimniekošanu, proti skolas direktors. Par sportu runājot, pavisam īsts jautājums, kas ir otrs populārākais aiz jautājumiem par krievu valodu, vai jūs piedalīsieties Rīgas maratonā? Nākamgad ne. Vēl 1 gada pauze pēc tam? Teiksim tā, es teoretiski varu sev iedomāties, ka es varētu noskriet kaut ko, bet tuvie cilvēki man rādi, draugi, kolēģi, viņš neļaus. Un es būšu spiests ieklausīties šoreiz viņus. Rīdzinieki ir neapmierināti ar to, ka ir pārāk maz Ziemassvētku rotājumu, ka vēl nav svētku noskaņas pilsētā. Apgaismojums tiks ieslēgts piekdien, viņš vēl dažas dienas ir jāpacieš, bet viss svinīgs Ziemassvētku un Jaungada apgaismojums jau no piekdienas tiks pieslēgts. Runājot par eglēm, 72 egles, pie tām parādījās egles vēl speciāli ne tikai centra, bet arī rajonus, piemēram, Pļavniekus, kur mēs tikko atveram jaunu parku. Starp citu, pirmo parku, kas ir uzbūvēts Rīga kopš 91. gada, un parks pēc izmēra salīdzināms ar Esplanādu, 7 hektāru. Tur būs jau ļoti smuka egle, plus visas egles centra, bet runājot arī par rotējumiem, galvenā egle, kas ir pie Racnāma, gaida savas mantiņas, jo mums ir šoreiz mēģinājums ievest vēl vienu jaunu tradīciju, ka šo egli, kā arī bija pirms 501 gada, rota tieši paši rīdzinieki, atnesot katru savu mantiņu. Tur visu laiku stāv speciāli apmacītie ručiši.
Tas viņam ir darbs, kas pieņem mantiņas un attiecīgi to izkarina pēc tam uz Engles. Vēl es arī ieminējos pirmajā sarunas cēlienā par to, vai rīdziniekus kaut kā skars Latvijas Krājbankas problēmas, zinot, ka miljoni ir Rīgas domē bankā. Mums ir pietiekoši lielas finansiālas rezerves, un ir jāsaprot, ka mēs no brīviem līdzekļiem turējam Krājbanka tikai 9%. Mums brīvie līdzekļi, kas pa gadu grozas, ir ap 110 miljoniem, un tur mums bija tie 10 miljoni, kas ir 9%. Tas nozīmē, ka tuvākā gadu, 2 gadu laika tas nekāda veida vispār neietekmēs Rīgas budžetu, bet, protams, kādreiz šī nauda būs vajadzīga. Bet mēs ceram, ka tomēr vārds pazaudētam vēl nav īsti izmantojums runāt par šo naudu, jo notiks visu aktīvu saskaitīšanu, bez tam ceram taisnīgu sadalīšanu starp tiem, kas ir ieguldījis. Tas nav tikai Rīgas pašvaldība, arī citas pašvaldības, citu pašvaldību uzņēmumi, privātkompānijas un kaut ko mēs dabūsim. Jūs esat burtiski tikko atgriezies no Maskavas. Kādas bija tur uz vietas iespējas par to, kādi opozīcijas protesti norisinās? Es Maskavā nodarbojos ar to, ka ir atvērts tirdzniecības centros, tas Rīgas Latvijas pārstāvniecības, tie saucamie Riški dvoriki, Rīgas pagalms. Tā ir, piemēram, tur, kur bija liels tirdzniecības centrs, viena no rajoniem, kur ir vesela nodaļa, kur tiek tirgot tikai Latvijā ražotas pārtikas preces. Sākot, protams, no balzām un, protams, beidzot ar jogurtiem, sieriem, desam, citiem gaļas produktiem, līdz kas 300 preces tipi, un tas ir ļoti liels sasniegums, jo vēl nav bijis tā, ka tieši cienījamos tiklos būtu vesela nodaļa, atbilstoši un arī individuāli noformēta, jo tur ir jāskatās, tur ir tornīši un melnais skaits, kā pienakas, lai kaut kādu, teiksim tā, autentiskumu parādīt. Un ir ļoti liels izredzes, jo tie uzņēmēji, kas tur tika iekšā, tas bija milzīgs, nenormāls darbs, jo tikt iekšā Maskavas tirgu ir ārkārtīgi grūti. Tirgus ir piesatināti, cilvēki jau paspēja izbaudīt visu, ko. Viņi neko nevar tagad pārsteigt, jo viņi visu ir redzējuši. Un tas, ka mūsu siera tur tiek tirgot un arī jogurti, un tas ir dienas produkti, tas nav kaut kas īpašs, kas speciāli atvērts, bet Rīgas jogurts stāv un visi mūsu jogurti, kas tiek pārdoti pie mums Rīga, tur tiek pārdoti, un arī ir preces, ko es, piemēram, vēl neredzēju. Bija ļoti garšīgas cidonis sūlas, es Rīgas veikalus tu nesmu vēl garšojies. Bet runāt par politiku, es tā pārsvarā esmu grozies par tiem veikaliem, un ar politiku nenodarbojos. Bet nevis miličus, bet policisti, viņiem tagad ir policisti, karavīri, umanieši, ir liels skaits uz ielām. Kad tu brauc uz stāciju. Vairāk viņus var redzēt nekā demonstrantus, ja? Braucot uz stāciju, mēs esam redzējuši, praktiski, ik pēc dažiem metriem stāvēja mašīna vai policisti. Paldies, Rīgas mērs Nils Ušakovs pie mums studijā. Vai ir vēl kāds fināla jautājums, Eduard, no klausītāja? Klausītājs tā kā varētu, tur jautāja par to Krājbanku, cik tad naudas ir pazudis. To mēs noskaidrojām aptuveni. Vēl neizmantosim vārdu pazudis, mēs ceram, ka Rīga, tāpat kā arī citi ieguldītāji, kaut kādu taisnīgu daļu vismaz no tā dabūs. Tad pie darba, veiksim darbā, un mēs savukārt arī tad pastrādāsim. Veiksim jums arī darbu. Vislabāk. Rīgas pašvaldības aktuālā informācija.